2023. gadā pārtiks ražotāji Latvijā sāk piedāvāt veselīgu un revolucionāru produktu bērniem – jonizēto pienu. Jonizētais piens? Jā. Parastais piens plūst cauri īpašiem mākslīgiem sveķiem. Tur tas zaudē krietnu daļu kalcija un kļūst gandrīz līdzvērtīgs mātes pienam. Klāt vēl nāk vitamīns B prim un nedaudz cukurs sīrupa. Pagaidām jonizēto pienu Latvijā ražo tikai Rīgā. Bet bērnus tas viss maz interesē. Viņiem jaunais piens garšo labi, un tas ir galvenais. 60. gadu sākumā Padomju Savienībā nav zīdaiņu maisījumu vai citu mātes piena aizvietotāju, tāpēc jaunais produkts tiek uztverts kā atbrīvotājs, un daudzi 60. gados dzimušie bērni tieši jonizētā piena dēļ mātes krūti tā īsti nav pat redzējuši. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lat-Telekom. Šī bija raidījuma cikla 20. gadsimts postskriptum 5. sērija – 1961. 63. gads. Cilvēki, notikumi, vide, patēriņa preces, mode, mūzika. Viss, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. Nākamajā sērijā 1964. 66. gads. Trikotāžas kombināts Ogrē, televīzijas raidījums Kurš no 21, algu paaugstinājums, Viļa Lāča bēres, restorāns Jūras Pērle. Visu labu un līdz nākamajai kopējo atmiņu reizei!